Labdien! Šorīt pamodos ar domu, ka fiksi jāatbrauc uz laukiem, jāizdara kādi sīki darbiņi. Jā, varbūt varēja pamosties drusciņ agrāk, jo tomēr jau diena liela, bet nav ko tur daudz marinēt. Jāiet pārģērbties un jāķerās kaut kam klāt. Nu jā, un atbrauc ar tādu ekonomiskāko variantu, ar to burbulīti sarkano. Kāds varbūt redzēja, atcerās pagājušajā reizē zāles pļāvēja traktoriņš John Deere vecais seniors izstājās no spēles. Šodien man ir doma paskatīties, kas tur ar viņu ir noticis. Varbūt man izdodas kaut ko tur izdarīt, nezinu. Vilkšu ārā, skatīšos. Labi, skatīšos, kas tur par vainu varētu būt. Nē, nu izsās, ka tur ir eļļa un vairāk nekā vajag. Varētu it kā ar šprici izvilkt bišķiņu laukā, bet cik daudz? To es nezinu. Tāda elle. Nu, baigais meistars. Man nav tādas sveču atslēgas, lai izskrūvētu viņu to sveci laukā. Laikam likšu atpakaļ virsū to pīpīti. Mēģināšu raut klāt tāpat. Varbūt būs pašsalabojies pa šīm dienām. Uzraušu bez filtra uz īsu brīdi. Pamēģinās, pastīsies, vai viņš pielic tāpat. Tad skatīsies. Ja pieliks, noslāpēšu, likšu filtru un tad mēģinās vēlreiz.
zini kā, dūmo vēl, liekas, viņš mazliet bišķi pat raku. Bet varbūt viņam satecēja eļa arī izpūtējā. Es nesaprotu, kā var saprast to eļas līmeni, ja tas pēc iedaļas full, viņš tāpat vēl visu uz augšu ir netīri. Kā viņš vispār iepriekš varēja darboties tādā gadījumā, ja viņš šejienē. Divreiz vairāk eļas nekā vajag. Es domāju, lai viņš bišķi pastāv, notekās tā eļļa, tad es pamērīšu vēlreiz. Sapratīs, vai tur ir vēl joprojām pat daudz. Vai par maz. Ja par maz, nu, lai ir par maz, nedarbināšu vairs, vai arī pieliešu klāt. Nezinu. Tā, nu pagāja kāds laiciņš, viņš bišķi pastāvēja, noticējās. Skatīsimies, ko viņš tur rāda. Nu, netaisa tos dūmus tik liels kā iepriekšējā reizē, citādāk. Visa māja ar dūmiem pilna aizvērš durvis. Dūmot raki diezgan, bet ko es esmu pavilcis līdzi? Kaut kādus vecos knaģīšus no kaut kurienes. Yes! Nu labi, ka tikai ap riteni. Vilksim ārā. Ārprāts. Nu, kā var iztaisīt visādas problēmas uz līdzenas vietas, studiet knaģīši? Ai, nu. Nagla kaut kāda, Jēzus.
Tagad tur viss ir tīrs, bet jāatzīst, tas bija tīzli. Tīzli. Ko? Nu tieši laime atnāca. Varbūt man tagad veiksies. Ko laime? Labi, mēģināšu tagad darbināt klāt ar nelielu slodzīti. Nu, pamēģināšu pļaut. Tepat netālu, negribu tālu viņu stumt pēc tam uz to šķūnīti atpakaļ. Kamēr viņš iet, tikmēr jāpļauj. Pastīsimies vienu lietu. Varbūt man ir viena aizdoma par siksnu, jo es redzu uz zemes tādas driskas kaut kādas. Tā, kur jūs esat? Es nezinu, vai es gribu skatīties apakšā. Bet tā jau vienmēr ir, kad liekas, ka atkal viss ir kārtībā. Jāuzrodās jaunai problēmai. Nu, skatāmies apakšā. Nu, nē. It kā problēma nav. Vismaz redzamas problēmas pagaidām nav. Nu, iespējams, tās ir kaut kādas vecās driskas no iepriekšējām siksnām, kas ir palikušas uz pannas virsū, es nezinu. Bet, nu, kaut kā aizdomīgi. Nu, pagaidām nav slikti. Laikam jāpļauj otra mala. Diemžēl šajā otrā malā kurmju alas un rakumi ir krietni vairāk. Kāpšu nost no tā pļāvē ik pa brīdim, tā kā es jau zinu, ka tā nedrīkst īsti darīt, bet nu, es viņam gribu bišķiņu atvieglot to nabaga senioru vecumdienu dzīvi. Nu, zin kā, kurmi šeit bija pirmie. Man pret viņiem it kā baigie iebildumi nav, lai viņi saimnieko. Nu, bet tagad viņi uztais tādu mēnesis virsmu. Es tikko tā bišķiņu uzsēdos uz tām kurmju mājām virsū. Bišķiņu norakos. Tiku laukā, pabraucu gabaliņu un John Deeram sirsniņa pārplīsa, ne, bet siksniņa pārplīsa. Jā. Kaut kur jāmeklē krājumos, it kā vajadzētu būt. Jā, un viens mīnus tam, ka viņš tik ļoti vairs nekūp, tas, ka dunduri ir vairāk nākuši uzbrukumā. To vien var darīt, kā sevi daudzīt. Un droši vien šeit tajā lauka malā mainīt siksnu. Dunduriem būs lielākais prieks, man nepārāk. Nu jā. Mašīna jau nav cilvēki, kaut kad arī var neizturēt. Ko? Man tagad, ko? Ev? Laimē? Ko? Man siksna noplīsa, kāda tur laime? Ko? Man tagad uz... Ko? Man tagad uz veikalu būs jābrauc? Ev. Dāmīt. Nu nē, bišķiņ pat pagaidīs. Jā. Kas man tais siksnas mainīšanai bija vajadzīgs? Pati siksna, 13. atslēdziņa. Drusciņ labs garīgais. Kaut kā tā. Nu, skatīsieties, kā es to mēģinu izdarīt. Ai. Tā.
dunduri pabaroti. Siksne kaut kā nebūtu uzmocīta. Mēģināšu uzraut. Kaut kas nav tā. Nepagāja ne pusstunda, ka man sanāca. Nu tagad gan laikam bišķiņ ļaušu viņam atpūsties. Tā kā diezgan normāli viņš ir pastrādājis. Ekrānā droši vien baigi labi nevar redzēt, cik čakli tie kurmi ir uztaisījuši to mēnesis virsmas efektu, bet ir. Man aiz muguras redzams, ka tagad jau diezgan kupli tā zālīte saugusi. Tad es tagad pļaušu viņu otro reizi viņas dzīvē. Tas ir kaut kāds desu speciālists. Jāizbrauc uz vietējo bodi pēc kādām dažām nullītēm, jo tā man pēdējā tikai palikusi. Un tā kā vēl pat nav īsti vakars manā skatījumā, tad jāizbrauc, kamēr veikals vaļā. Laime. Nu nāc. Nu nāc. Ko? Čels vienkārši kājām gaisā staigā. Kaut ko atkal esmu iepircis no Parkside. Gribētos tagad veikt nelielu unboxingu vienam instrumentam. Tā, kur tu mums esi? Te mums esi šeit. Lūk, šim te griezējam. Vēl es nopirku kaut kādus sīkumiņus. Šādus sīkumus un vēl šos te, nezinu, buciņus. Bet tos nepakošu ārā. Tā kā šajā laukumā, kas bija tas mazais iepriekš džunglis ar tiem baļķiem, mēs ar sievu parunājām, nolēmām, ka te varētu veidot tādu kā puķu dobi. Tad jā, man tā kā vajadzētu to visu līdz galam atbrīvot, bet tā puķu doba, nu, visdrīzāk taps jau uz nākamo vasaru, bet tā kā es esmu nopircis šo instrumentu, varētu tam bērzam apakšējos zarus nedaudz apgriezt, nu, lai varētu tur visu kārtīgi sakopt apkārt. Tā, šos labumiņus noņemsim nost. Cerams, ka šis instruments jau ir nedaudz uzlādēts. Es lieku uz to liels cerību. Nu,
Varēs ar telefonu lādētāju uzlādēt. Tas ir pozitīvi. Iekuriem. Iesim mēģināt. Nu, pirmais grieziens. Bāc, normāli. Nu, šis ir tāds resnāks. Arī paņēma. Malacīt. Nu, šis ir stabili 2 centimetri. Nu, ar trešo piegājienu, bet arī labi. Ko lai saka? Šis instruments ir ok. Par to cenu, par tiem 16 eiro. Jā, pielietojums atradīsies. Jau atradās. Labs. Tad cilvēks bedrītē it kā satausta kaut kādu ķieģeli, izrauj viņu, vēl kaut ko pakustina, un tad izrādās, ka te zemē ir strīķi, kaut kādas vecas, laikam, olu pakas. Nu jā, un ruberoīds, protams. Kāpēc gan nelikt zemē ruberoīdu? Tas ir forši. Mana teorija ir tāda, ka tad, kad tas šķūnis tas šķiebās un sēdās, nu, cilvēki te mēģināja laikam kaut kā bremzēt to procesu un bēra tajā zemākajā vietā visādus ķieģeļus, akmeņus, visu, kas pagadījās, lai kaut kā padarītu to zemi bišķiņu stingrāku, bet, nu, nevar teikt, viņiem baigi labi tas viss bija izdevies, jo šķūņu vairs nav, bet zeme ir pilna ar ķieģeļu lauskām, akmeņiem, nu, un citiem šiem smalkiem brīnumiem. Nu, es mēģināšu no virsējās kārtas laika gaitā to visu nolasīt, bet tām puķēm tajā dobē būs laikam jāsadzīvo ar kaut kādiem pazemes kaimiņiem, jo, nu, tur to visu izlasīt, es nezinu, tur metra dziļumā jārok, ir viss jāķidā. To laikam es nevarēšu izdarīt. Nu, bišķiņ atslodzītai papļaušu zālī, sakārtošu domas. Vai vienkārši aizbēgšu no tā nepatīkamā darba, tur mēģināt izšķirot tos akmeņus no zemes ārā. Es tā padomāju, un pa lielam ir 2 varianti. Vai nu es palieku pa nakti, ceļos ļoti agri un braucu mājās,
Vai arī es paēdu tagad vakariņas un braucu mājās. Jo man rītdien rīta pusē tāpat ir jābrauc vienās darīšanās. Sāku domāt, ka laikam labāks ir tas variants, ka es bišķiņu uzēdu, visu novācu, sakārtoju. Tā ir tāda naksnīgo braucienu mājās. Meitenes arī būs priecīgas. Jā. Bet ja es nenolasīšu zirņus, es būšu dusmīgs uz sevi, tāpēc labāk ķeršos klāt. Nu, zirnīši ir tā, ka vēl nākamajai reizē būs pa ko palasīt, un mums tur vēl viena maza rindiņa ar viņiem dīkst un aug un cenšas kaut ko izspiest no sevis. Tā kā būs vēl zirņi. Izrāvu arī drusciņu redīsus. Kamēr rāvu redīsus, no otras puses ieraudzīju, ka tur zirņi, vēl vesela jūra. Nu, paplēsu vēl tos bišķiņu. Laikam jācep tās savas vakariņu desiņas beidzot. Nu, taču neatstāšu telefonu te. Ko tad es filmēšu? Kas tu esi? Kas tu esi? Nu jā. Labi, viss. Draudziņš.